Labdien! Apstuļu darba grāmata, 28. nodaļa, no 1. līdz 6. pantam. Izglābušies, mēs uzzinājām, ka sala saucas Melite. Iezemieši mums parādīja neparastu laipnību, tie uzkūruši uguni, mūs visus uzņēma pie sevis, jo bija sācis līt lietus un bija augsts. Kad Pāvils bija salasījis kādu žagaru nastiņu un nolicis pie uguns, odze aiz karstuma izlīdusi aptinās ap viņa roku. Iezemieši redzēdami dzīvnieku pie viņa rokas karājamies, sacīja viens otram: tiešām šīs cilvēks ir slepkavā, no jūras viņš izglābies, bet atriebējis liktenis viņam neļauj dzīvot. Bet viņš rāpuli nokratīja ugunī, necietis nekāda ļaunuma. Viņi gaidīja, ka viņš uztūks vai piepeši pakritīs un nomirs, bet ilgi gaidījuši un redzēdami, ka viņam nekas ļauns nenotika, viņi mainīja savas domas un sacīja, ka viņš esot Dievs. Pāvils, viņš bija Dieva gara vadīts. Dievs viņu paņēma, Dievs viņu sāka vest. Tas līdzināms kā arī te un mani. Un, protams, mēs atrodamies cilvēku vidū. Cilvēki uz mums skatās kā uz šodien ticīgiem cilvēkiem. Un, protams, viņi paskatās, ka daudzi šodien varbūt viņi aiziet no tradicionālas draudzes, viņi pāriet uz protestantu draudzi. Un viņi skatās, nu kas tad notiks? Viņš taču izmainīs ir Dievam. Un viņi skatās un redz, kaut kas notiek jocīgs. Viņš varbūt tagad ir samainījis darbu, vairs viņš nestrādā tādā darbā, kur bija saistīts ar grēku. Viņš savādāk pavada tagad laiku. Viņi sāk runāt, kaut kas šim cilvēkam ar prātu ir noticis. Un viņi skatās, viņi novēro. Un pēc tam, ja vēl kaut kāda notiek nelaime, kaut kas sākās, kaut kādas problēmas šim cilvēkam, tā kā, piemēram, Pāvilam, šīta odze pakārās. Nu tagad viņam būs beigas. Un cilvēki apkārt esoši, viņi sāk runāt savā starpā. Tas viņam ir par to, ka viņš ir nomainījis tur to konfesiju un tā tālāk. Un tāpēc, ka viņš ir aizgājis Dievu lūgt, to agrāk nelūdz, bija viss viņam kārtībā, bija nauda un visi vēl pat veselība bija. Un sāk runāt. Tāpēc Dievs soda par to un par to. Un sākā apspriedumi, bet redzi, ilgi gaidīdami. Tagad kas notiks? Tātad process sākās, problēmas sākās, bet tu zini, ka tos defektus, liekas, mūsu dzīvē Dievs pārvērš par efektiem. Ir problēma, ir kaut kāds zaudējums, ir kaut kāda grūtība, bet paga, tici Dievam. Pāvils, es domāju, tajā brīdī, kad tas bija noticis, viņa iekšā viņam bija apsolījumi, ko Dievs ir solījis. Uz čūskām kāks virsū, indi dzersi. Ja tas, protams, nebūs kā kārdainis, tādu piemeklēja tādu situāciju. Un es zinu, ka man jābūt tur Romā. Dievs ir teicis, man Romā ir jābūt. Mīļais Dievs, es tev lūdzu, lai šie vārdi iet mūsu sirdī. Un lai mēs ticībā to varam vienkārši izšķīdināt savā sirdī, lai viņš izšķīst un paliek par iekšā par mums. Šis vārds paliek dzīvs mūsos. Es tev lūdzu Jēzus vārdā, un lai tiešām mēs tā dzīvojam, kā mēs tagad lasām, un lai tas paliek uz visu mūžu šis vārds. Es pateicos par visu Jēzus vārdā. Āmen. Vēl tev lielas Dieva svētības arī šai dienā un vispār visā tavā dzīvē. Visu labu!